Diska trūce, sāpes muguras lejas daļā, sāpes, kas izstaro uz sēžamvietu, iet leju pa kāju, isjas. Šis ir pats svarīgākais vingrinājums tavai mugurkaulam. Un es varu sadarēt, ka šis vingrinājums tev palīdzēs, jo pirmkārt tava mugurkauls visu laiku paliks nekustīgs. Tas ir drošs vingrinājums un nav riska pārslogot. Un otrkārt, 20 gadu laikā, kā fizioterapeits, 10 gadus šeit internetā, visvairāk atvieglojumu maniem pacientiem muguras lejas daļā ir devis gurnu atbloķēšana. Velns, jā, vecīt. Šis vingrinājums ir divu tehniku apvienojums. Mēs sāksim no ārpuses uz iekšpusi. Galu galā nav lielas jēgas mēģināt atbloķēt iekšpusi, ja ārpuse ir pilnībā saspringta. Un 3 lielie gurnu muskuļi, kas uzkrāj šo spriedzi, kas nonāk spazmā, ir tie muskuļi, kas atrodas starp jostas vietas un gurnu līmeni. Tensors fascijas lata, vidējais sēžas muskulis un lielais sēžas muskulis. Es domāju, ja es pārģērtos, būtu vieglāk redzēt. Jo es izskatos kā pilnīgs āksts. Svarīgākais ir, lai tu saprastu. Šeit, starp iegurņa kaula līmeni, jostas līmeni un gurnu, mums priekšā ir tensors fascijas lata muskulis, kas parasti rada problēmas ceļgalam, vidējais sēžas muskulis pa vidu un lielais sēžas muskulis šeit aizmugurē. Šajā apgabalā starp jostu un gurnu mēs meklēsim sāpīgāko punktu. Visvairāk sāpīgo vietu, izmantojot īkšķa pirksta spilventiņu. Ejiet lēnām, mierīgi, jūs varat atrast punktu, es atradu šeit, jūs varat atrast punktu, kas ir ļoti sāpīgs tieši tajā vietā, vai arī punktu, kas izraisa sāpes, kas izstaro uz ceļgalu vai uz mugurkaulu. Svarīgi ir atrast šo visvairāk sāpīgo punktu. Uzturiet vieglu spiedienu, lai neradītu un nejustu pārāk lielas sāpes. Paliksim nekustīgi 30 sekundes. Jūs sajutīsiet, kā muskulis zem jūsu pirksta atslāpst, šis spriedzes punkts izkūst, sāpes samazinās un vairs neizstaro. Pēc 30 sekundēm mēs sāksim lēnām kustēties uz vienu un otru pusi. Pamazām jūs sajutīsiet, ka muskulis pamostas, tas saraujas zem jūsu pirksta nesāpīgi. Padoms. Šo vingrinājumu jūs varat veikt abās pusēs vienlaicīgi. Pēc šīs minūtes 30 sekundes mierā, 30 sekundes kustībā, atslābiniet un paskatieties, kas ir mainījies jūsu gurnā. Un, ja jūsu jostas daļā ir mazāk sāpju, tā ir vieglāka, jūs zinat, ka jūsu sāpes ir saistītas ar mehānisku faktoru, un jūs tikko atklājāt veidu, kā atvieglot šīs sāpes. Un tiem, kas vēlas uzlabot vēl vairāk, jums ir tiesības uz 2 nedēļu vingrojumu programmu, ko varat veikt mājās, sekojot dienas video. Programmā Koluna Leve mēs uzlabojam 4 veselīgas mugurkaula pīlārus. Uzlabojam muskuļu spriedzes punktus. Palīdzam atbrīvot locītavas no spiediena. Aktivizējam pareizos muskuļus, kas balsta un aizsargā mugurkaulu, kā arī uzlabojam citas ķermeņa daļas, kas rada nelīdzsvarotību visam mūsu mugurkaulam. Saite uz viegla mugura programmu ir šeit zemāk aprakstā tiem, kuri vēlas iepazīties vai sākt programmu jau tagad. Hei, tas ir diezgan labi. Pēc tam, kad esam atslābinājuši ārējo muskuļu spriedzi, kļūst daudz vieglāk atbrīvot locītavu un uzlabot kustīgumu. Tātad, otrajā vingrinājuma daļā tu apsēdīsies ar sakrustotām kājām, kāja, kuru vēlies uzlabot, būs augšā, un mēs veiksim 3 spiedienus ar atslābināšanu, kad celis ir zemu, un 3 spiedienus ar atslābināšanu, kad celis ir augstu. Skaties, atslābinies, ļauj celim nokrist uz grīdas, atbalsti roku uz ceļa un ar nelielu spēku spied, mēģinot pacelt celi uz augšu, bet roka neļauj tam notikt. Tā. Neliels spēks, turi dažas sekundes un atslābinies. Uzmanību, celis atslābinās, roka nespaida. Tu atkārtosi to 3 reizes. 3 reizes ar spēku un tad atslābini, īpaši pievēršot uzmanību atslābināšanai. Pēc tam turi celi no apakšas, pacel celi tik augstu, cik nesāp, un šoreiz spēks būs, spiežot celi uz leju, bet roka neļauj. Skaties, spied, turi dažas sekundes un atslābini. Dari to arī 3 reizes. Un cik reizes dienā tas jādara? Ja tava mugura kļuva daudz brīvāka, daudz vieglāka, tu atkārtosi šo vingrinājumu 1 reizi dienā katrai pusei, lai saglabātu gūžas kustīgumu. Un, ja tu sajūti lielu atvieglojumu jostas vietā, tu vari izmantot šo vingrinājumu, lai mazinātu sāpes jebkurā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Un, ja tev sāp, kad griezies gultā, šajā video es parādu, kā to atrisināt, nezaudējot miegu. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna.
Atceries dalīties ar šo video ar tiem, kuri tikai grozās uz sāniem. Es šeit arī atvados. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei. Ja kāds jums nosūtīja šo video, viņi jūs vēro. Kundze,